Labdien, mani sauc Miks Dzenis. Es 2 gadus mācīju Ikšķilas vidusskolā sociālās zinības 5. līdz 9. klasē. Bet vispirms es atceros pats savu skolas sākumu, kā ienācu skolā, esot skolnieku lomā. Es atceros, ka stundās mums bija dažkārt jālasa ļoti biezas grāmatas, no kurām informācija bija jāparaksta no grāmatas kladē. Vai arī, kad dažreiz bijis tā, kad ir mums mājās darbs, kur ir jāveic konkrēts skaitlisks piezīmes, formulas jārēķina, tāpat laikā es nezināju īsti, ko tās formulas nozīmē un kāpēc viņas mums ir vajadzīgas un kur tas noderēs. Vai arī bija kontroldarbi tēmas noslēgumā, kur vairāk bāzējās neskapēc uz prasmi atcerēties kādus gada skaitļus, atcerēties cilvēku vārdu vai atcerēties kādu definīciju. Tajā laikā es uzliku savu konkrētu rāmi, kā skolnieks, tātad klausīties, pierakstīt un atkārtot doto informāciju. Bet nevienā brīdī es neiedziļinājos tajā, ko man skolotājs stāstīja, jo es nejautāju. Es nejautāju nevienu jautājumu saistībā ar to, kur tas mums noderēs. Iestājoties iespējamā misijā, viens no maniem uzdevumiem bija tāds, veidot klases vidi, veidot gala darbus tādus, lai skolāniem pašam būtu iespēja izvēlēties, ko tieši, kāds beigās būs viņa gala produkts. Un galvenais, mudināt viņus uzdot jautājumus. Šodienas tēma ir saistībā par rāmi, kas balstās uz 3 daļām. Uz procesu, uz tradīciju mājiņu uzlabošanu vai atjaunošanu un uz atbildības nodošanu. Vispirms par darba procesu. Darba process sākās manas skolā saistībā ar pašvaldības sadarbību, kuras veicu no 6. līdz 9. klasē. Visās šajās klašu grupās tika veikti dažādi projekti, kur galvenais uzdevums bija prasme attīstīt, sadarboties savās grupiņās, informācijas analīze apkopošana, kāda produkta, viņu pašu svarīga produkta realizēšana un prezentēšana tā žūrijai, lai pēc tam radītu kaut ko skaistu. Visos šajos uzdevumos īstenībā galvenais uzdevums bija tas, kā iedot skolānam iespēju tikt uzklausītam. Un viņi tika. Viņi teica, pieņemsim, ka viņi vēlās savu jauniešu kafēnīcu, kur vakaros varētu notikt dažādas mūzikas grupas no Rīgas vai no iekšējiem Ikšķilas resursiem, vai arī pa dienu varētu pēc stundām aiziet uz šo jauniešu kafēnīcu pārunāt, kādi notikumi bijuši skolā, vai kāda varētu būt dzīves jēga, vai ko mēs varētu darīt tur, vai arī uzaicināt meiteni uz savu pirmo randiņu. Tās bija dažas no lietām, ko viņi vēlējās realizēt, un pastāstīšu par pāris no tām. 6. klasē viens no galvenajiem uzdevumiem bija sadalīt Ikšķila 4 daļās. Skola, novads, kultūras centri un kultūras pasākumi. Viņa uzdevums bija izvēlēties kādu no šīm tēmām, veidot maketu, pēc tam aprakstot to lielākā resursā, saprotot to, ko tieši viņi vēlās attīstīt un izveidot, tad izveidot par to maketu un prezentēt to pēc tam žūrijai, kura uzklausīja viņus un saprata, ko mēs varētu Ikšķilai mainīt. Viens no lietām bija, pieņemsim, bibliotēka. Viņi vēlās skolā bibliotēku ar pufiem, dažādās krāsās, ar interneta pieeju, ar komiksiem, ne tikai grāmatām, un ar spēlēm, dažādu veidu galda spēlēm. Vēl skolēni paši teikuši, ka vēlās uzlabot estrādi. Viņi vēlās, lai vecie koku soliņi tik nokrāsot pret jauniem, uzliekot tur laku, skaistu brūnu. Vai arī, ka nepieciešams ir gājēju tuneļa atjaunošana, kur uzliek gaismas, uzliek kādus pašu vietējo skolēnu vai arī vietējo mākslinieku uztaisītos grafitī un izgaismot šo telpu, lai no rītiem viņam nebūtu bail iet. 7. klasēs atkal bija cits uzdevums. Viņi veidoja projektu aprakstu brīvā formā biznesa ideju savējo. Aprakstīja to, nosūtīja žūrijai, izveidoja prezentāciju un pastāstīja to, ko tad viņi vēlētos realizēt. Idejas bija dažādas. Zāles pļaušana uz izsaukuma, kultūras pasākumi, kūku cepšanas, vannas bumbas, jebkurai tipa ādai. Un vēl viens stikla burciņas. Stikla burciņi, kurā ir rakstīts kaut kāds skaists novēlējums ikdienai. Pašvaldība šo ideju, kuras nosaukums bija prieka burciņas, uzklausīja, teica, uztaisiet vēl šādas te, un pēc tam varēja viņas dāvināt viesiem, kas bija atbraukuši uz Ikšķili. 8. klasēs jau pavisam bija nopietnāk. 8. klasēs rakstīja projektu aprakstu, kuram pēc tam bija iespēja piešķirt reālu finansējumu. Tātad šo ideju, ko viņi rakstījuši, lolojuši, var realizēt.
žūrija viņas uzklausīja, un dažas no šīm idejām arī bija iespēja realizēt, jau 2. gadu pēc kārtas. Sporta pasākumi, dažādi veidi, vai arī Tarzāns, Ikšķils Tarzāns, vai arī kanclējas preču automāts skolā. Tad, ja tev ir aizmirsusies pildspalva, neprasa skolotājiem, neprasa draugiem, tev ir kanclējas preču automāts, kurā tu var nopirkt par 6 centiem pildspalvu. Un arī citi pasākumi, kurus viņi vēlējās realizēt un radīt. Dažas no grupām vairāk runāja par sportu, tāpēc šīm grupām uzaicināja palīdzēt veidot Geto Games Ikšķilē, kā iespēju prasmes attīstīt pirmajā organizēšanā, vispār kā tādā. Viss šis gāja kopā, pavisam vienkārši šīs visas lietas palīdzēja viņiem šajā rāmī sadarboties, radīt un tapt uzklausītiem. Tas ir viena rāmja šķautne. Rāmja cita šķautne ir par tradīcijām. Tradīcijas skolā, kuras eksistē, var mainīt, uzlabot vai radīt jaunas. Pirmajā gadā es biju pašpārvaldes vadītājs, vairāk kā konsultants, kurš ieteica lietas, ko varētu darīt. Un 2. gadā man jau iedeva pašam savējo projektu pulciņu, par ko es ļoti priecājos arī šajā bildē. Nopietni, no sirds. Un 1. gadā mums bija viens pasākums saistībā ar Valentīnu dienu. Es atceros 5. klases Valentīnu dienu pats, kur mums ir jāiet skolas telpā, skolā, un tur ir priekšā sarkana, liela bļoda, no kuras izvilkt tiek vārdiņš. Un šajā gadījumā es izvilku vārdiņu Romeo. Bija arī otra sarkanā bļoda, kur bija šī Džulieta. 5. klasē man bija jāsameklē visā skolā, kur aptuveni 1000 cilvēki. Otrs šis cilvēks ar vārdu Džulieta, jādodas uz lielo zāli un jāveic dažādi uzdevumi visas skolas priekšā. Uzdevumi pārsvarā bija domāti no 5. līdz 12. klasei. Diemžēl tikai ieradās 5. klases skolnieki. Pašpārvaldes cilvēki par to arī runāja un domāja, kā mēs varētu pastīties uz Valentīnu dienu savādāk. Nu ko, uzaicinām improvizācijas teātri no Rīgas. Uzaicinām stand-up komiķi, kurš var pastāstīt par Valentīnu dienu, par pārīšiem un visu ko citu humoristiskā garā. Aicinām paši savējos vietējos teātra, sporta cilvēkus un iesaistam visus skolānus uz vietas kaut kādā kopējā akcijā. To viņi arī izdarīja, jo viņi tika uzklausīti. Otrs, projekta pulciņš 2. gadā. Viņiem bija liels mērķis. 5. klašu iesvētības. Katru dienu viens uzdevums, klasēm ir jāpārģērbies kaut kādos tērpos, jāveido dažādi uzdevumi, un visu beigās uz melnā, pilnīgā tumsā, uz ceļiem 5. klases skolāni teica šos vārdus. Es svinīgi zvēru. Piecoties kājās, viņi jau kļuva kā jauni 5. klases pilntiesīgi skolnieki. To izdarīja pulciņš pats. Viņi gan veidoja, gan plānoja, gan paši piedalījās, gan vadīja šos pasākumus. Es biju cilvēks tikai tas, kas klausījās un teica, ok, daram. Visu to, gan šito stāstu, gan iepriekšējo, varētu likt šajā 3. rāmī iekšā, 3. daļā, ko sauc par atbildību, jeb atbildības nodošanu skolāniem, gan klasēs, gan pulciņos, un arī audzināmie. Šī ir mana 5. klase, audzināmā klase šajā gadā. Un viens vienīgs uzdevums man viņiem bija. Es vēlējos, lai viņi paši veido savu klases vidi. Un to viņi arī darīja. Sākot jau ar vārda dienu, pārsteigums skolotājiem milzīgu kūku, baloniem, sprākstošiem klases telpā, kamēr man ir aizsūtījuši latviešu valodas skolotāji runāt par dzīves jēgu un tādām lietām. Viņi sagatavoja man klasi tikmēr. Viņi paši apsveic viens otru dažādos variantos. Viņi izdomāja, ka vajag mums sadalīt pienākumus, ko katrs darīs visu gadu laikā. Viņi aktīvi piedalījās pasākumos, kas bija ārpus skolas. Veidoja, protams, klases vakarus, Valentīna dienas, Helovīnus, Ziemassvētku balles. Mēs netikām uz ZZ čempionātu, viņi uztaisīja pašu savējo. Teātra kostīmos dažādos spēlējās. Un paši veidoja ekskursiju uz Siguldu, kur ar visu Tarzānu pašās beigās devās uz mini-zoo un baroja trušus uz svaigi pļautu zāli. To visu mēs panācām, mēs atskatījāmies šo gadu, pēdējā dienā, kad mēs tikāmies.
kā tam mums ir gājis. Un visas šīs 3 lietas, kas man palīdzēja šajos 2 gados. Process, tradīcijas un atbildība palīdzēja man saprast, cik tuvu tomēr ir skola, cik daudz tur var darīt un cik svarīgi ir ieklausītos skolānos un pēc tam kopā ar viņiem darīt kaut ko jēgpilni. Paldies!